Pati daba parūpējusies, lai Saulrietā Ikšķos pludmalē valdītu romantiska un mākslinieciska noskaņa, bet par to, lai tikpat romantisks būtu novada svētku iesākums, parūpējušies vietējie ļaudis. Uz pasaules ir nonākuši daudzi likteņi. Tie ir klīduši, meklējuši un atraduši cits citu. Tie ir savījušies stāstos. Un šonakt, kad vasara ar mātes rūpību glāsta mūsu vaigus, es jums pastāstīšu savu stāstu. Viens no cilvēka augstākajām jūtām muzikālā uzvedumā Teiksme par mīlestību 8 tautas dziesmu apdarēs izdziedāja Ikšķos un bērnu slimnīcas jauktie kori, un arī libreta autori ir pašu koriste. Stāsts ir kā nedaudz traģēdija, jo iznākums, diemžēl, ir negatīvs. Šie mīlētāji abi dodas citā pasaulē, taču tas visiem mums liek atcerēties, ka mīlestība ir tāda pavisam tveroša, kas nepagaist tādā vienā brīdī, kad beidzas mūsu dzīve, bet ka tas varbūt arī turpinās kaut kur citur. Kāpēc šāda ideja, tomēr novada svētki? It kā svētki. Varbūt tas nebūtu jāuztver kā kaut kas negatīvs, jo arī šai stāstā ir daudz pozitīvās puses, jo ir cilvēki, kas iespējams nekad dzīvē nepieredz mīlestību, un mīlestība tomēr ir kaut kas ļoti skaists un ļoti unikāls, un ir jāpriecājas par to, ka mums ir iespēja dot tomēr mīlēt un būt mīlētiem. Runāt par mīlestības tēmu kordiriģentu un arī uzvedumu idejas autoru Česlavu Baķņu rosinājusi Teiksmainā Daugava un blakus esošā Meinarta sala. Šobrīd tā kora dirigēšana ir mans hobijs, un man liekas, ka es protu varu, un man liekas, ka tieši šādi projekti koriem, it sevišķi, kuros iesaistās, teiksim, 2 un vairāk kori, viņi ir tādi monumentālāki un skaistā vietā, viņi rada tādu arī koristiem patusēnu, teiksim, noskaņojumu, un es domāju, ka būs skaisti. Man gribētos, lai tā būtu, un es domāju, ka, protams, es šo tradīciju turpināšu, bet varbūt mazliet savādāk, lai tas neatkārtotos katru gadu, bet idejas, ka man patīk šī vieta, man patīk Ikšķele, man patīk pludmale Daugava, šie fantastiskie skati, Saulrietā mēnesis spīt augšā. Es domāju, ka tas jau tā rosina uz tādu radošumu un dot tādu impulsu, ka kaut kam jānotiek. Varbūt nākotnē tas nebūs uz Meinarda salas, varbūt būs koncerts uz Plostiem, kas to, lai zin, tāda ideja arī ir. Ar dziesmām un dejām novada svētki turpinājās arī nākamajā dienā, un lai gan laika apstākļi vairs nelutināja, svētku gājiens, kas vijās pa Ikšķos ielām no Evaņģeliskās luteriskās baznīcas līdz 800 gadus parkam, bija kupli apmeklēts. Gājiena priekšgalā pašvaldības darbinieki, viesi no Baltkrievijas, kam seko daudzie pašdarbības kolektīvi, sportisti un uzņēmēji. Netrūkst arī skatītāji. Ceļās mūsu pašapziņā Ikšķelē dzīvojošiem. Ļoti jauki. Kā jūs raksturot Ikšķeli?
Es ļoti pozitīvi raksturoju. Viņi katru gadu attīstās un veidojās un kļūst skaistāk ar katru dienu. Ļoti jauki. Esam priecīgi, ka tāda svētki ir. Kā jūs domājat, ko tas dod ikšķiliešiem? Ļoti daudz jauku, skaistu emociju. Kā jūs raksturot ikšķili? Ikšķili ir viena no Latvijas skaistākām pilsētām. Jau tradicionāli daudzos pasākumus novada svētkos papildina arī gada tirgus, kurā līdztekus dažādiem kartumiem un siltiem un pūkainiem adījumiem arī Ikšķos josta, par kuras esamību paši ikšķilieši uzzināja vien pirms gada. Tirdziņš ir apskatīts, bet tikai līdz pusē, bet līdz šim varu teikt, ka tādu piesaistīja tieši Ikšķiles josta, kura skatoties vien jau dod tādu spēku un ticību skaistai nākotnē. Paņem mani klēpī un iejā, un es aizmišu tava tuvumā. Es jūtos kā princese pasakā.